Esiet sveicināti! LRT Plus ēterā nedēļas svarīgāko notikumu apskats. Esmu Sintīna Lukjanska un šodien programmā. Projekts, kas visus ir satricinājis, bet šķiet mēs esam nonākuši pie kopsaucēja. Vienmēr otrajā plānā, kad viņam vajadzētu būt priekšplānā. Kā šodien dzīvo cilvēki ar invaliditāti? Daugavpils teātrī iestudēta luga angļu valodā. Kāds ir Šekspīra Makbets režisora Oļega Šapašņikova izpratnē? Saeima steidzamības kārtā galīgajā lasījumā atbalstījusi grozījumus valsts robežas likumā. Tagad Nacionālo bruņoto spēku un zemesardzes profesionālajiem karavīriem būs tiesības nepieciešamības gadījumā pārmeklēt transporta līdzekli, lai aizturētu nelegālo migrantu pārvadātājus pāri robežai. Kā zināms, tad mēģinājumi nelegāli šķērsot robežu un pārvadāt nelegālos migrantus ir kļuvuši intensīvāki. Šajā sakarā profesionāli NBS karavīri un zemesargi ir nākuši palīgā iekšlietu struktūrām robežas nostiprināšanā. Saeimas atbalstītie likuma grozījumi ļaus viņiem brīvāk rīkoties valsts robežas apsardzībā. Iepriekšēji jautājumi nebija reglamentēti. Piemēram, kad robežu patrulē Nacionālajie bruņotie spēki un zemesardze, visu laiku bija jābūt klāt vai nu robežsargiem vai policijai. Tas pats attiecās arī uz transporta līdzekļu pārmeklēšanu. Likuma grozījumi tiks veikti pātrināti, ņemot vērā to, ka NBS un zemesardze jau tagad palīdz robežsargiem. Saeima trešajā galīgajā lasījumā atbalstījusi likumu, ar kuru uzņēmumam Latvijas valsts meži piederošā meža zeme Līksnas pagastā bez atlīdzības tiks nodota Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei. Projekta mērķis ir sekmēt novada un Latgales reģiona ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju, kā arī veidot jaunas darba vietas un attīstīt ražošanu. Viedokļi par idejas īstenošanu norisi gan atšķiras, un līdz 19. decembrim notiek jaunā lokāla plānojuma redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana. Vairāk stāsta kolēģi no Latgales reģionālās televīzijas. Valsts meža zemi aptuveni 256 hektāru platībā bez atlīdzības nodot Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei. Tā īsi pirms valsts svētkiem lēmusi Saeima. Kā uzsver pašvaldības vadība, galvenais mērķis ir sekmēt novada un visa Latgales reģiona ekonomisko izaugsmi, piesaistīt investorus un radīt jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Teritorija atrodas Līksnas pagastā blakus Daugavpils apveceļam uz Rīgas pusi. Tā ir rūpniecība, tā ir loģistika, tas ir transports, tā ir enerģētika, tur ir dzelzceļš Rīga Daugavpils, tāpēc, ka tur ir sadales un augstsprieguma tīkla, lielāka apakšstacija Latgalē tilti. Un 6 km attālumā ir maģistrālais gāzes vads. Šobrīd pašvaldība jau strādā pie lokāla plānojuma izstrādes un stratēģiskās IVN procedūras izstrādes. Ir apstiprināta novada domē pirmā redakcija lokāla plānojuma. Nu pat arī izsludināta lokāla plānojuma redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana. Lielākoties teritoriju klāja mežs, un tā kā daļa no tā jau sasniegusi ciršanas vecumu, līdzinējie teritorijas apsaimniekotāji, uzņēmums Latvijas valsts meži, to arī veikuši. Šobrīd topošajā rūpnieciskās apbūves teritorijā meži aizņem mazāk nekā pusi. Mežu var raksturot kā saimnieciski izmantojumu priežu mežu ar labiem ciršanas un pievešanas apstākļiem. Tad pārsvarā šīs mežas atrodas uz sausām minerāla augsnēm, un priede šajā teritorijā aizņem 89%, 7% šeit ir bērzaudis, un pavisam nedaudz ir egli un nav. Mēs šo teritoriju izsolīsim vai nu nomas tiesības uz 30 gadiem, vai nu apbūves tiesības arī uz 30 gadiem. Un tad jebkurš investors varēs pieteikties. Šobrīd indikācijas rāda uz to, ka investoru interesi ir gan no Latvijas investoriem, gan no ārzemju investoriem. Mēs esam šo teritoriju testējuši, un šie investori ir teikuši, ka tā teritorija ir gana laba. Līdz šim gan ir izskanējušas bažas par dabas aizsardzību un projekta pieņemšanas kārtību, taču pašvaldības un LVM speciālisti uzsver, ka izvēlētā teritorija šeit ir vienīgā, kas atbilst visām rūpnieciskās apbūves prasībām, kā arī apliecina, veidojot industriālo parku, tiks saglabātas visas dabas vērtības. Tātad teritorijā ir Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumie biotopi. Kopumā tie sastāv nepilnus 6% no teritorijas, tātad pārsvarā tie ir veci vai dabiski boreālie meži.
nedaudz ar ķēpiem bagāti priežu meži, arī aktīvie augstie purvi un ir viens ezers. Par šo teritoriju izsakās un uztraucās dabas aktīvisti no Rīgas, no Pierīgas. Bet vietējie novada ļaudis man sit uz pleca un saka, paldies Dievam, vismaz kaut kas notiks arī pie mums. Izaicinājumi vienmēr būs, bet novads ir zaļš, tad 30% no novada teritorijas ir dažādas aizsargājumas dabas teritorijas. Likumam par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novadam stājoties spēkā, pašvaldība veidos saistošos parka izveidošanas un pārvaldības noteikumus, noteiks prasības topošajiem investoriem, un projekta īstenošanas ilgums būs atkarīgs arī no iespējām piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu. Tas ir reģionālās attīstības nodrošināšanas projekts, un var tikai novēlēt novadam veiks izdošanos, un jācer, ka tas radīs jaunas darba vietas un būs Latgales cilvēkiem, kur strādāt un darboties. Mēs jau domājam ilgtermiņā, un ja mēs domājam par novada ilgspējīgu attīstību, šāds likums ir tapis Latvijā otrais. Pirmais precedents bija Valmieras valsts pilsēta, kur šādu likumu pieņēma 18. gadā. Un, ja mēs paskatāmies mūsu kaimiņus Lietuvu, tad tur, iebraucot jebkurā pilsētā, ir loģistikas centri, ir ražošanas centri. Diemžēl Latvijā tas tā šobrīd nenotiek, izņemot Rīgu. Publiskās apspriešanas sanāksme par topošā industriālā parka lokālplānojumu notiks 12. decembrī 17. videokonferences formātā Zoom platformā, bet kopumā priekšlikumus iedzīvotāji var iesniegt vēl līdz 19. decembrim. Cilvēkiem ar invaliditāti nav viegli dzīvot mūsu valstī. Invalīdu pensijas ir mazas, medikamenti ir dārgi un infrastruktūra nebūtu nav ideāla. Taču pat šajos apstākļos viņi nenobīstas, neatsakās no sevis un iespēja robežās paliek aktīvi sabiedrības locekļi, un viņi visnotaļ ir labs piemērs citiem, kuri ir veseli. Plašāku ieskatu gūsiet jau nākamajā sižetā. 3. decembrī visā pasaulē tiek atzīmēta starptautiskā diena cilvēkiem ar invaliditāti. Latvijā īpaši Daugavpilī cilvēki ar invaliditāti dzīvo diezgan aktīvu dzīvesveidu. Viņiem ir sava nostāja vienā jautājumā un, kas nav maz svarīgi, viņi neuzskata savu invaliditāti par šķērsli, lai būtu sabiedriski aktīvi cilvēki. Viesojāmies pie Daugavpils pilsētas invalīdu biedrības un invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībā Ilgas. Un jāteic, ka bijām patīkami pārsteigti. Tā vietā, lai būtu pustukšas telpas, šeit darbs kūsā. Kāds veido unikālus rotājumus no dabīgiem akmeņiem, kāds veido fragmentus topošajai Ziemassvētku jaungada kompozīcijai, panorāmas logu rotāšanai, kāds vada nodarbības ar bērniem, bet kāds vienkārši ada, apvienojot liederīgo ar patīkamo. Mēs uzsākām tad vēl, kad daudz neprata pareizi noturēt adatas rokās. Mēs sākām ar vienkāršākiem darbiņiem, ar lentītēm izšūt gleznas, būtībā veidojam visu, ko vēlamies. Varam gleznas izšūt jebkurā krāsā. Es varu gan adīt, gan tamborēt, bet šoreiz es tamborēju. Nākam un sarunājamies, kurš nu ko ir sadarījis, vai apslimis, vai arī kaut ko sagatavojis, dalāmies ar savām pārdomām un piedzīvoto dzīvē. Aplūkojiet šos paklājus, labas kvalitātes durvju paklājiņus. Tos adījusi Genoveva Spridzāne. Iespējams, kāds teiks, kas tur tāds īpašs, un tam pat varētu piekrist, ja nebūtu viena lieta, jo tas ir darbs, ko darījusi kāda pirmās grupas vajadzīga persona. Tas nozīmē, ka cilvēks neredz un tajā pašā laikā rada šādus interjera priekšmetus. Un līdztekus patīkamai izklaidē domu biedru lokā, protams, tiek runāts arī par invalīdu tiesībām, kurās viņuprāt viņi ir ierobežoti. Ļoti grūti invalīdiem, jo ļoti mazas ir pensijas. Jo, vai pabalsti, kuram tie tas skaitās, jo citreiz aiziet, tas ir no bērnības. Tā tad nav viņam stāža, tas ir skaidrs. Un laikam varbūt tāpēc, ka ne visi Seimā saprot, kas ir invalīds un kāds viņš ir invalīds. Ja? Un tās dažādās grupas, pirmā grupa, otrā grupa, trešā grupa, tas ir sašķeltība bišķiņi, varbūt domā vairāk, ka trešā grupa, viņi nav invalīdi, varbūt mazāk invalīdi, tāpat domā arī varbūt par pārējiem. Tas ir ļoti slikti, jo Saimā pat mamiņām vajag mūžīgo bērnu rokās nest, tas ir pieaudzis cilvēks it kā. Uz Seimu pierādīt tiesības, ka tas ir grūti un māmiņai tās naudas, ko dot valsts, nepietiek. Tādu problēmu ir daudz. Pirms tam, ka pieņem kaut kādus lēmumus par cilvēku ar invaliditāti, vajadzētu vairāk
runāt ar invalīdu biedrībām, ar cilvēkiem, kādas viņiem ir, ja, viņu tiesības, lai būtu vairāk. Tālāk mēs steidzamies uz tā saukto Silvijas darbnīcu, kurā tiek veidotas krelles un rokas sprādzes izmantojot dabīgos akmeņus. Tas ir hobijs, un tas arī darbs. Bet galvenokārt tas ir hobijs. Es braucu parasti strādāt šeit. Ziemassvētku un jaunā gada priekšvakarā biedrība Ilgas un Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība uzsāka veidot pārsteidzošu kompozīciju, kas būs dāvana visiem daugavpiliešiem. Visu pastāstīt mēs nevaram, jo jābūt brīnumam. To redzēs pilsētas iedzīvotāji mūsu logos. Pirmie tie būs, kas brauc ar tramvaju. tie paši pirmie, kas ierauga. Un tālāk brauc pat no citām pilsētām, kad uzzina. Taču, lai radītu šādu skaistumu, ir nepieciešams daudz materiālu, kā piemēram audums un diegi, īpaši vilnas diegi. Jāatzīmē, ka biedrības budžets ir ļoti ierobežots, tāpēc cilvēki ar invaliditāti cer uz iedzīvotāju atbalstu. Visvairāk mums vajadzīga iedzīvotāju palīdzība, dažādu tehnisko vai teikt, dažādu izstrādājumu palīdzība. Galvenais ir adīšanai diegiem. Atgriežoties pie starptautiskās dienas cilvēkiem ar invaliditāti, Anna Stankēviča pastāstīja, ka 4. decembrī Daugavpils kultūras pilī notiks svētku koncerts, kurš sāksies 13:00. Ieeja koncertā ir bez maksas. Rīgas pilī svinīgā atmosfērā pasniegtas Latvijas lepnuma balvas stipriem un iedvesmojošiem Latvijas iedzīvotājiem. Apbalvojumu saņēma 10 laureāti, kuru vidū ir arī Jēkabpils novada Viesītes iedzīvotāja Alle Beļinska. Ik viens, kurš viņu pazīst, ar pārliecību var teikt, Alle ir cīnītāja ar lielo burtu. Vairāk informācijas Vidusdaugavas televīzijas kolēģu sagatavotajā sižetā. Allas Beļinskas stāsts sākās pirms 16 gadiem, kad viņai piedzima meitiņa Elīna. Tikai vēlāk Alla un viņas vīrs Voldemārs uzzināja, ka meitai ir reta ģenētiski iedzimta slimība cistiskā fibroze. Slimības ietekmē tiek traucēta visu ārējās sekrēcijas dziedzaru darbība, izraisot dzīvībai svarīgu orgānu bojājumus. Tādēļ šie pacienti parasti nevar nodzīvot garu mūžu. Laikā, kad Elīna bija maza, Latvijā bija ļoti maz informācijas par cistisko fibrozi. Tādēļ Alla pirms 11 gadiem dibināja Latvijas cistiskās fibrozes biedrību ar mērķi cīnīties par visu cistiskās fibrozes pacientu tiesībām. Daudzi nebija dzirdējuši par retām slimībām. Tas liekas, ka pagājis tikai nedaudz vairāk kā 11 gadi, bet pa šo laiku ir ļoti strauji kas mainījies. Un tie bija darbi, kurus mēs iesakām izglītot, stāstīt par tām vajadzībām. Šogadu laikā Alla ar savu enerģiju un cīņas sparu izdarījusi ļoti daudz. Ne tikai izglītojusi sabiedrību par šo reto slimību, smeļoties ārvalstu pieredzi, bet panākusi, ka plaušu transplantācija, ko vajag daļai cistiskās fibrozes pacientu, Latvijā ir valsts apmaksāta un ka jaundzimušajiem tiek veikts valsts apmaksāts skrīnings 6 slimību, tostarp cistiskās fibrozes diagnostikai. Tāpat Allas vadībā ir izcīnīts valsts finansējums inovatīviem medikamentiem, kas palīdz uzlabot cistiskās fibrozes pacientu veselību un pagarināt dzīves ilgumu par vismaz 20 gadiem. 22. gadā cistiskas fibrozes pacienti saņēma pirmo medikamentu un pirmo finansējumu 4,2 miljonu apmērā. Un šogad, neskatoties uz to ekonomisko situāciju smagu, par kuru runāja, un budžets tika pieņemts tikai 8. martā, mums cistiskā fibroze piešķira nākamam medikamentam, citam medikamentam un citai daļai pacientu, kam nederēja pirmais medikaments, arī piešķira finansējumu 2,9 miljonu apmērā. Un man proti liels prieks, jo, ziniet, jo tad, kad pienāk pie tevis pacienti, kuri varbūt kādreiz negribēja pat radīties, un kad viņi atnāk uz mūsu pasākumiem jau ar savu otro pusīti vai saviem bērniem, tas ir liels prieks, kad viņi tev pasākās acīs par to, ka tu esi izdarījies. Tas ir tā vērts. Un man liekas, tas ir tā vērts. Allas lielākais enerģijas avots, atbalsts un uzmundrinājums ir viņas ģimene, vīrs Voldemārs un meita Elīna, kura nu pat nosvinējusi 16 gadu dzimšanas dienu un šobrīd studē mūziku.
Elīna jau no bērnības attīsta savu muzikālo talantu un priecē citus gan ar dažādu instrumentu spēli, gan dziedāšanu. Līdzšinējie Allas sasniegumi tagad ir novērtēti ar Latvijas lepnuma balvu, ko viņai pasniedza veselības ministrs Hosams Abumērī. Apbalvojums piešķirts nominācijā Cīnītāja, un šis vārds precīzi raksturo Allu Beļinsku. Tas ir liels pagodinājums, un tagad pēc tas pasniegšanas ceremonijas, protams, kad cilvēki raksta, zvana, nāk atzinība no sabiedrības, no cilvēkiem, kuri saka, lielu paldies par darbu, no pašiem vecākiem, un tas ļoti piepilda sirdi. Alla nedomā apstāties pie sasniegtā, bet turpināt darīt visu, lai uzlabotu cistiskās fibrozes pacientu veselību un dzīves kvalitāti. Jāpiebilst, ka 21. novembris ir Starptautiskā cistiskās fibrozes diena. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Daugavpils teātrī pirmo reizi tā vēsturā iestudēta izrāde angļu valodā. Tā ir Šekspīra Luga Makbets, kas parāda cilvēku tumšo pusi, kas ir gatavs uz visu, lai varu noturētu savās rokās. Un tas nav vienīgais teātra jaunums, jo šajā izrādē lielākoties piedalās teātra jaunās asinis, jeb aktieri, kas iegūst šo profesiju vien šajā gadā. Plašāku ieskatu par izrādi gūsiet jau turpinājumā. Speak if you can. What are you? All hail, Macbeth! Hail to thee, pain of glass! Daugavpils teātrī šonedēļ pirmizrādi piedzīvoja Šekspīra Luga Makbets. Tā iestudēta Oļega Šapašņikova vadībā. Makbets, noticēdams 3 raganu pareģojumam, kļūst par tirānu, jo absolūtās varas saldā garša aptumšo prātu un cilvēku dzīvība kļūst otršķirīga. Jāatzīmē, ka Šekspīra lugas vienmēr būs aktuālas, taču Makbets šodien ļauj apzināties un ieraudzīt to, kādos laikos mēs pašlaik dzīvojam. Ar nepacietību es gaidu, kāda būs tā reakcija, bet mums pašiem, skatoties uz šo izrādi tā kā no malas, liekas, ka izrāde ir vienlaicīgi gan ļoti smaga, gan arī gaiša. Bet tas eklektiskais savienojums, īpaši tas smagums, no kura mēs nevarētu ignorēt, padara arī ne tikai šo izrādi, arī visu šo dienu, šo svētkus, arī ar tādu pārpildītu ar ļoti nopietnām pārdomām. Jāteic, ka šajā izrādē lielākoties piedalās teātra jaunie aktieri, kuri pavisam nesen absolvējuši Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas izglītības programmu Teātra māksla, un kuriem bija iespēja izzināt Šekspīra darbu un apgūt šī klasiķa vārsmas oriģināla valodā ar britu aktiera, pasniedzēju un Šekspīra daļradas pētnieka Paula Gudvina palīdzību. Aktieri spēlē angļu valodā. Tā ir arī pirma reize mūsu teātra vēsturē, kad aktieri vienkārši runā angliski uz skatuves dažas frāzes, bet spēlē un neko citu kā paša Šekspīra tekstus. Varētu nosaukt arī īpašu izrādes estētiku, kurā nemaz nav klasiskā, pēc savas uzbūves. Un savā ziņā tas arī ir eksperiments gan ar valodu, gan ar pasniegšanas formu. Un es ļoti ceru, ka šis eksperiments būs veiksmīgs, un tas tiešām būs solis uz priekšu, nevis stāvēšana uz vietas vai nedod Dievs solis atpakaļ. Izrādē skaidri var ieraudzīt šo biedējošo pārmaiņu ceļu, kā cilvēkam, kurš iegūst varu, lēnām pārtop par tirānu, un ejot pa vardarbīgo ceļu, lai noturētu šo ieguvumu, Makbetu beigās pārņem paranoja, vainas apziņa, bailes un ārprāts. Šī izrāde ir ļoti balstīta uz atmosfēru. Un noturēt atmosfēru visas izrādes garumā, tas ir diezgan grūti.
Bet es uzskatu, ka mēs esam tikuši galā ar to un viss mums būs ar to izrādi, viss būs labi. Šajā izrādē spēlē pirmo raganu, viena no raganām. Šekspīrs viņu nosauca par pirmo raganu. Tā ir vecāka no visām 3 raganām. Viņa ir tā ragana, kura vairāk komunicē ar Makbetu. Viņa ir tas ļaunums, ko piedzemdē Lēdija Makbeta, kas iziet no viņas un kas galu galā piespiež Makbetu pilnīgi paļauties tam ļaunumam un kļūt par viņa sastāvdaļu. Šī izrāde ir diezgan moderna stilā un vienmēr māksla ir ļoti subjektīva un katrs cilvēks var atrast kaut ko savu. Manuprāt, šeit ir galvenā tēma, kā cilvēks var mainīties un pēc kaut kāda brīža viņš jau nav cilvēks. Tā ir, mana versija, ko es redzēju šajā izrādē. Pirmizrādi apmeklēja arī Britišu konsula pārstāvniecības Latvijā vadītāja, kura daloties pārdomās par redzēto izrādi, atklāja, ka ir bijis pārsteigums par to, ka teātra direktors ir nolēmis šo iestudējumu iestudēt angļu valodā. Makbets tā ir ļoti pateicīgs materiāls, īpaši aktualitātes dēļ, mūžīgās tēmas, vara, naids, neprāts, un tās ir visas, kurās var brīnišķīgi izspēlēties. Un es braucu ar bažām, jo es nezināju, kā tas viss būs, bet kopumā, man liekas, tas bija interesanti, jo tā izrāda tiešām, viņa bija skatāma, klausāma, un valoda, šī angļu valoda kļuva, man liekas, par daļu no pašas izrādes būtības, jo tā bija tāda vēl viena papildus melodija, kas skanēja un vijās kopā ar pārējo, kas šeit bija uz skatuves. Jāatzīmē, ka izrāde ilgs 1 stundu un 20 minūtes un piemērota skatītājiem, kas sasniegusi 16 gadu vecumu. Izrāde iestudēta angļu un krievu valodā ar tulkojumu latviešu valodā titros. Nākamās Makbeta izrādes teātra baudītājiem būs skatāmas februāra sākumā. Un programmas noslēgumā kā ierasts par laikapstākļiem. Novembra beigās un decembra sākumā Latvijā nav gaidāms spēcīgs atkusnis. Laiku pa laikam sniegs, dažviet galvenokārt valsts austrumos sniega segas biezums var pārsniegt 30 cm. Šīs nedēļas beigās iespējams skaidrs debesis. Sestdien nedaudz sniegs vietām, jārēķinās ar biezu sniega kārtu. Svētdien laiks būs saulaināks un sniegs tiek prognozēts galvenokārt Latgalē. Temperatūra pārsvarā saglabāsies zem nulles. Svētdienas naktī un no rīta dažviet var atzist līdz pat -15 grādiem. Savukārt dienā gaisa temperatūra būs -1, -8 grādi. Sagaidāms, ka nākamnedēļ Latviju skars vēl 1 vai 2 cikloni. Pirmās adventes laikā sniega segas biezums Latgalē un Vidzemē var sasniegt 30 cm. Decembrī sniega segas biezums var pieaugt vēl vairāk. Gaisa temperatūra pārsvarā saglabāsies 0–10 grādu robežās, bet dažviet termometra stabiņš var noslīdēt līdz pat -15, -20 grādiem. Vārdu sakot, ziema pieņemas spēkā un negrasās atkāpties no savām pozīcijām. Ar to arī noslēdzam nedēļas apskatu uz tikšanos nākamnedēļ ar aktuālākajām ziņām kanālā LRT+. Ģērbieties silti un esiet uzmanīgi uz ceļa. Visu labu!